Ja mēs gribētu pavadīt lekcijas svaigā gaisā, tad mums šobrīd tas būtu arī iespējams, jo mums ir gan krēsls, gan galds. Aiz sociālo zinātņu fakultātes atrodas neapsaimniekots zemes gabals. Agrāk laukumu apsaimniekoja tuvējās skolas un sporta klubi, tomēr sadarbība nevainagojās panākumiem. Mums ir zeme, bet mēs nevaram piedāvāt cilvēkiem tālākus pakalpojumus. Izmantošanas iespējas ir stipri ierobežotas tikai tāpēc, ka mēs nevaram piedāvāt papildus telpas, lai šeit notiktu tiešām kaut kāda normāla sporta pasākuma. Problēmas ar dušu un ģērbtuvēm varētu atrisināt ar piebūves izveidi, bet jauni sarežģījumi rastos ar piekļuvi laukumam, jo būtu nepieciešams doties cauri fakultātes telpām, kas palielinātu zādzību skaitu. Šī teritorija nav norobežota, un līdz ar to jebkuri materiālie ieguldījumi šajā teritorijā ir tādi, ka soliņš varētu būt, un nākamajā dienā šis soliņš arī varētu nebūt. Fakultātē ir bijuši arī citi plāni, kā izmantot šo teritoriju. Ir bijusi doma šo platību izmantot un izveidot arī bišķi tā kā parku, kur varētu notikt varbūt daļa no tādām lekcijām, kas ir vairāk tādas interaktīvas, siltajā, protams, periodā. Gundaga Kreisberga piebilst, ka fakultātes prioritāte ir zinātne, nevis sports. Tāpēc vaicājām pasniedzējiem Rolandam Ķervem, vai būtu liederīgi laukumu izmantot mācību procesā. Katru gadu noturam dažus seminārus šeit, kad vēl siltāks laiks, un es domāju, ka tas arī palīdz studentiem mazliet atraisīt radošāku savu skatījumu uz lietām, uz akadēmiskām lietām. Vaicājām pašiem studentiem, ko viņi vēlētos redzēt neizmantotajā teritorijā. Šajā laukumā mēs gribētu redzēt kaut kādu atpūtas stūrīti, piemēram, parku, kur būtu soliņi, kur varētu atpūsties starpbrīžos. Futbola laukumu. Kaut kādu vietu, kur atpūsties, tādu smuku parciņu vai soliņus. Es labprāt redzētu šajā laukumā dīķi ar pludmali. Interesi par laukumu izmantošanu ir gan no studentu, gan pasniedzēju puses. Jūs esat studenti un pieauguši cilvēki, un jūsu rokās ir radīt, uzturēt un rūpēties par tām lietām, ko jūs vēlaties. To, vai tur ar laiku būs studentu iecienīta atpūtas vieta vai aizaugus pļava, ir studentu pašu rokās.